Visiem jūs skatās Artons TV jauno video klipu. Varbūt daudz redzēja, bija, ka viņš bija tā kā uztaisījis tādu mini mītiņu saucamo. Un, jā, mītis, ka viņš notika. Pa pusē, teiksim tā, bija moments, kad viņš izgāzās. Tur tas braucots nesanāca tāds, kāds viņam vajadzēja būt, bet, vismaz pozitīvi tas, ka dienā džekā vienkārši noplīst motorolers, un tad mēs mēģinājām viņu kaut kā salīdzēt, palīdzēt salabot un tā tālāk. Tāpēc varbūt baigi nesanāca tur, nezinu, vairāk šās te braukšanas. Bet tā kopumā pavadījām pašu laiku un, es domāju, mītis bija izdevies. Varēja būt labāks, bet, bija izdevies, es tā domāju. Tā kā skatās video. Mopeņam ir, viņš var seksīgi viss nokrāsots, kā vienmēr, un tā tālāk. Ragi, viss salikts, smuki, ir standbārs. Viengrēja plasmas vairāk nav, jau pārliku ratā pāri un salauzu. Jā, pārmetināt Leo Vins un viss kaut kas tur sadarīts. Motorā iekšā šobrīd stāv 50, tāds pusdzīviem gradzeniem un laiž garām nenormāli blīvis. Tāpēc arī baigi ratā nevarēja padaut. Bet, nekas vismaz piedalījos un biju, tā kā sacīt, jāsaka tā. Zaļas, tā kā briedis pie jūras, mans kuģis ir ostā, ir jānolaiž būras, nevienmēr visi tik viegli, nevienmēr visi tik... Jā, un šī bija tā vieta, cik tālu mēs tikām, un tad šomam sākās tā problēma. Bet, kas, pēc tam sataisījām, un tad turpinājām mīt, vienkārši izlaidām to gabalu, kas bija tālāk ar to braukšanas daļu. Bet mīts turpinājās, mums bija vēl pielikums, jo mēs pārējāmies uz citu placu, nevis palikām tur, ko mēs bijām domājuši. Un, jā, bija forši. Laikā, karoči, rekomendam čomam aparāts. Viņam, karoči, šķīvis bija berzies pret vecie šķīvi bija vienkārši berzies pret redaktora asas vāku un bija pārīvējies pušu, beidzās redaktora eļa un nosprūt pakaļies ritens. Bet, viņš pavisam nenosprūt, viņš sāk ķīlēt, sataisīja, dabujām eļu, salīmējām ar šķidro metālu, viņš var izbraukt to, braucienu un jā. Bet, viss tā forši pozitīvi bija. Bet šis mirklis ar tevi man ir jauns pieturas punkts. Es bez tevis tā kā nozalis suns. Es ceru tu pēc manis kā es pēc tevis skums ļaujies man. Kā es Rēnika dziesmā, tevis dēļ man skrējums jau ir sagājis sviestā. Aiziet, ko tu gaidi? Ko tu gaidi? Tu man prasi, ja tev baili. Ja tev baili, tu man saki, lai es lieki nespēlējos, netērēju tavu laiku. Tu esi pārāk laba man, tāpēc nezinu vai vajag. Ko tu smaidi? Tāpat vien visu laiku. Tu tiešām atstāji pavadiens. Tu brīžiem esi karsts, brīžiem augsta kā ledus. Tu esi manas sinepes un medus.
paskatījies šo video, visi kadri bija taisnā veidā filmēti, tāpēc, kad tos nebija es filmējis, man iesūtīja visādi cilvēki, kas piedalījās mītā, un jā, neteiktu, ka bija tas mīts palikt tur kaut kas grandios, tā tālāk, bet forši pavadījām laiku, galvenais jau tas bija, aplūkojām, kas katram sabūvēts, un tā kā tā. Es domāju, ka bija labs. Varēja būt labāks, bet bija normāls. Nezinu, ieraksti komentārā, ko saka tu par visu šito, un ieraksti arī, tu tur biji, un izsaka savus domas. Par to, ka mēs apturējām mītu un palīdzējām Džekam sataisīt, un bija pāris cilvēkiem tur bija jāpagaida. Es domāju, ka tas ir tīri normāli, ka tā darīt. Tipa paņemt, nezinu, palīdzēt sataisīt, un lai Džeks var turpināt. Nevis, kad viņi atstāt vienkārši un aptuveni plus mīnus kaut kā 7 km, viņam jāstum ir jāpakaļ motorolers uz mājām. Un, jā, es domāju, ka tas bija pareizais variants. Ierakstu komentārā, ko tu domā par to.